Čau! Šonedēļ Ventspils jauniešu mājā notiek radošā talka, kurā mēs paši taisam remontu. Špaktelējam, urbjam, krāsojam, līmējam, veidojam sienas gleznojumus, no papīra lejam lampas un veicam daudz citus darbus. Čau, Arnēl! Pastāsti, kā šeit veicas ar darbiem? Darbiem šeit veicās ļoti labi. Es tā teiktu, diezgan daudz ko darīt, tāpēc ir diezgan spēcīga un liela komanda, un tie darbi ir diezgan raiti iet uz priekšu. Mēs jau redzam, ka sienas ir baltas, nevis sarkanas, kā viņas bija iepriekš. Un tāpēc es teiktu, veicās ļoti labi. Un vēl pāris dienas ir, un es domāju, ka mēs drīz varēsim tā grandiozi finišēt. Kādos šķiet, kas ir tie tavi ieguvumi piedaloties šajā talkā? Par ieguvumiem noteikti es domāju, ka Ventspilī būs viena lieliska jauniešu māja, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un tas arī ir tas galvenais motivators, kāpēc es atnācu. Un, pašam, protams, lieliski pieredze, mazliet praktiski padarbojoties, varbūt tās ikdienā tik bieži nesanāk. Un tiešām satikt kaut kādu cilvēku, sarunas, jautra atmosfēra. Čau, Linda! Pastāsti, kā jums iet ar sienu gleznojumu? Pagaidām ļoti labi. Mums viss virzās uz priekšu, un drīz arī mēs būsim pabeiguši 2 sienas, un mums jau paliks 3, ko mēs domājam rītdien darīt. Kas būs attēlots uz sienas? Uz sienas būs attēlots dialogs starp vīrieti un sievieti, un tā pašā brīdī starp tehnoloģiju un dabu. Čau! Čau! Tu esi viens no atbildīgiem šeit, viens no tiem, kas deleģē darbus. Tad pastāsti, kā veicās visiem šeit? Pagaidām iet ļoti labi, varbūt ne tik raiti kā cerēts, bet uz priekšu virzamies, kā jūs redzat, sienas vairs nav sarkanā krāsā, viņas ir iegūši tādu svaigu baltu krāsu, un no šīs baltajām krāsām tad iesim tālāk un liksim dažādas akcentus uz sienām. Uz lielās sienas jau top lielāka glezna, un arī citur jau parādās citi toņi, un es ceru, ka jau pēc kādu mēnešu vispār jauniešu māja būs ļoti krāsaina un tāds patīkama vieta, kur atpūsties. Tu minēji arī šo te sienas gleznojumu, zini, ka tiek lietas arī lampas. Ir vēl kaut kas, ko jaunieši paši veidos? Jā, jauniešu māja vispār, viss, kas jauniešu mājā ir, mēs ceram, ka tas taps paši jauniešu rokām, gan sienas, gan viss šeit interjērs top, bet arī tu jau pieminēji lampas, kas top, bet arī pašus krēslus, galdus, dīvānus mēs restaurēsim vai taisīsim jaunus no paletēm vai no citiem resursiem, izmantojot maksimāli kaut kādas lietas, dodot viņiem otro dzīvi un tādējādi padarot jauniešu māju interesantu.